Listen now to the voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4104. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2024. gada 29. jūlijā. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršnī. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, redzi teletiņi nav tiem līdzīgo. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, pērkons Daugava saule mūsos dzīvo. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, redzi teletiņi nav tiem līdzīgo. Sarkan balts, sarkanais mastā slāpēm savas slāpes, tās neremdēs pat okeāns. Maniem sapņiem savi sapņi, sakāvi tie nemāk atzīt. Manām alkām savas augstās, manu mērķu atsūr augs. Vienā laikā tās gan draugs, gan arī kara lauks. Manai vasarai sava vasara, siltākās atmiņas visas pasaules. Manai dziesma ir sava dziesma, viss man šaubstēs arēk liesmās. Manai balle ir sava balle, tā savedīs kopā visu tautu. Manām krāsām savas krāsas, sarkan balts, sarkanās. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, redzi teletiņi nav tiem līdzīgo. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, pērkons Daugava saule mūsos dzīvo. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, redzi teletiņi nav tiem līdzīgo. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, pērkons Daugava saule mūsos dzīvo. Manām slāpēm savas slāpes, tās neremdēs pat okeāns. Maniem sapņiem savi sapņi, sakāvi tie nemāk atzīt. Manām alkām savas augstās, manu mērķu atsūr augs. Vienā laikā tās gan draugs, gan arī kara lauks. Manai vasarai sava vasara, siltākās atmiņas visas pasaules. Manai dziesma ir sava dziesma, viss man šaubstēs arēk liesmās. Manai balle ir sava balle, tā savedīs kopā visu tautu. Manām krāsām savas krāsas, sarkan balts, sarkanās. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, redzi teletiņi nav tiem līdzīgo. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, pērkons Daugava saule mūsos dzīvo. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, redzi teletiņi nav tiem līdzīgo. Sarkan balts, sarkanais mastā plīvo, pērkons Daugava saule mūsos dzīvo. Iesākām šī vakara raidījumu ar dziesmu Sarkan balts, sarkanais, ko dziedāja Bermūdu divstūris. Kā noteikti uzminējāt, tā ir dziesma, ko bieži spēlē sporta spēlēs, atbalstot mūsu latviešu sportistus. Kā pagājušā nedēļā pieminējām, nu pat iesākās Olimpiādas spēles Parīzē, bet nu pat Garazarā arī bija slavenā un iemīļotā 4-2 voleja nogale.
Ar prieku varam ziņot, ka Čikāgas jaunieši spēlēja vislabāk no visiem jauniešiem un ierindojās arī pirmajā vietā. Gan starp vidusskolniekiem, gan pieaugušajiem. Galvenie uzvarētāji bija komanda Lai Ripo, kurā spēlē Lāra Tolka, Mīla Tupese, Aija Ābele, Amanda Siksna, Kristaps Priede, Pauls Galiņš, Aleks Berkolts, Zigis Līcis un Miķelis Brunovskis. Viņi vinnēja jau 3. gadu no vietas. Bet varbūt visaizkustinošākais bija, ka komandas spēlētāja Mīla Tupese pirmo reizi spēlēja šajā komandā, un viņai bija ļoti daudz atbalstītāju. Kā lasījāt Čikāgas ziņās, Tupešu ģimene, kas ir no Madisonas, bet kuru bērni gan Mīla, gan viņas brālis Tālis ir apmeklējuši Krišjāņa barona latviešu skolu jau vairākus gadus. Viņu māte, Nikī, patreiz cīnās ar vēzi. Un skatītājos bija nolikts krēsls arī viņai, un Mīlas un visas ģimenes atbalstītāji vairāk kārtīgi fotografēja un sūtīja viņai sveicienus. Paklausīsimies vienu ierakstu. 1, 2, 3! Arī mēs sūtam vismīļākos, sirsnīgākos sveicienus Nikī un viņas ģimenei un nospēlēsim īpašu spēku dziesmu Austošās saules dziesma. Dzied ansamblis Dārdi. Pacel skatu uz austošo sauli, tur, kur spārnotas debesis kliedz. Vienkārši ieklausies tajās un baudi mirkli šo brīvībai neaizliedz. Zeme mans augums un ūdens manas asinis, gaiss mana elpa un uguns mans gars. Zeme mans augums un ūdens manas asinis, gaiss mana elpa un uguns mans gars. Pacel skatu uz austošo sauli, jūti to spēku, kas tevi ceļ līdz. Pieskaries noglāstī mežu un kalnus mīlestībā, lai piedzimst šis rīts. Zeme mans augums un ūdens manas asinis, gaiss mana
un ūdens, manas asinis, gaiss mana elpa un uguns mans gars. Zeme mans augums un ūdens, manas asinis, gaiss mana elpa un uguns mans gars. Zeme mans augums un ūdens, manas asinis, gaiss mana elpa un uguns mans gars. Pacel skatu uz austošo sauli, pacel skatu un zini ir vārds, lai dar tavu skrienošo sirds pukstu auli, un lai dzīvo viss, kas tev svāts. Kā pieminēju, olimpiāde nu pat iesākās. Atklāšana bija piektdienas vakarā. Patreiz mums nav daudz ko ziņot, jo spēles nu pat sākušās. Varam ziņot, ka Blūms Olimpisko spēļu kalnu riteņbraukšanā krasā izcīnīja 17. vietu un Rašmanei un Strautmanim 16. vieta šaušanā duetu sacensībās. Diemžēl Graudiņai un Samoilovai zaudējums šorīt spēlējot pret Šveici. Nākamajā raidījumā noteikti varēsim sniegt vairāk informāciju par mūsu sportistiem un viņu panākumiem, bet paklausīsimies divus sižetus. Pirmais ir vēsturisks pārskats par mūsu olimpiešiem, kas šogad svin 100 gadi. Un pēc tam dzirdēsim interviju ar Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. 1924. gada vasarā, 8. vasaras olimpiskās spēles Parīzē, vēsturē iegāja kā pirmās, kurās plīvoja neatkarīgās Latvijas karogs. Vēl pirms mirkļa brīvības cīņās izdevās nosargāt jaundibināto valsti, kā jau pienāca brīdis, kad Latvijas sportisti varēja piedalīties pasaulē lielākajā sporta sarīkojumā. Starp 44 valstīm arī Latvija. Beidzot! Sastāvā bija 41 sportists. Latvieši uz olimpiskā starta izgāja 6 sporta veidos. Tā laikmeta īpatnība parādās gatavošanās procesā vēl pirms došanās uz Parīzi. Latvijas sporta ierēdņi lika kandidātiem aizpildīt īpašas anketas. Daži no jautājumiem tajās bija īpaši viltīgi. Piemēram, cik pudeļu alkohola izlieto mēnesī, cik pīpju, cigāru un papirosu izsmēķē, vai guļ atsevišķā gultā vai kopā ar kādu citu, vai spēlē kārtis un cik reizes mēnesī maina veļu. Smieklīgi, protams. Tomēr tas bija visu otršķirīgi, jo Latvija devās uz savām pirmajām vasaras olimpiskajām spēlēm. Šajā fotogrāfijā iemūžināts vēsturisks mirklis 5. jūlijā. Latvijas komanda gatavojas iesoļot Kolombo stadionā Parīzē. Ar karogu redzams vieglatlēts Arvīds Ķibilds, bet ar plakātu Letoņa vieglatlēts Gvido Jekals. Latvijas olimpisko komandu veidoja arī futbola valsts vienība. Pirmajā spēlē viņiem bija jātiekas pret mainiekiem Franciju. Spēles dienā Rīgā pienāca ziņa, ka Latvijas futbolisti
uzvarējuši frančus ar 2-0. Steidzīgi tika organizēts orķestris, lai no Latvijas sporta biedrības laukuma sāktu uzvaras gājienu pa Rīgas ielām. Tomēr paguva pienākt īstā ziņa, kas paglāba no apsmiekla. Latvieši patiesībā zaudējuši ar 0-7. Šajās olimpiskajās spēlēs tika ielikts pamats, lai arī pēc 100 grūtiem un izaicinājumu pilniem gadiem olimpiādē varētu plīvot arī sarkanbalts-sarkanais karogs. Atklāšanas ceremonijā vakardien arī bijāt, neskaitot lietu, silto laiku arī, kas jums spilgtākais atmiņā? Tā bija diezgan interesanta, šarmanta, mazliet provokatīva ceremonija, ko noteikti jau tagad apspriež un vēl apspriedīs labu laiku, mazliet neparasti ar to, ka nebija ne stadiona, ne tādu tradicionālo sportistu komandu uznācienu, bet ne katrs spriež pats vai patika vai nepatika, bet manuprāt, ka, teiksim, Francija mēģināja tiešām ieviest kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko pilnīgi negaidītu, un vienīgais, kas, protams, traucēja, bija lietas. Francijas prezidents Makrons arī bija mazliet noraizējies? Mums pirms tam vēl bija pieņemšana Elizeja pilī valstu un valdību vadītājiem, un viņš tā mazliet ar tādu humoru teica, ka cerams, ka lietus īpaši netraucēs. Lietus mazliet patraucēja varbūt, teiksim, baudīt pilnībā, bet tas netraucēja cilvēkiem tiešām priecāties par sportu, priecāties par visu to šovu, ko parādīja dažiem kritizēt. Viņš bija mazliet noraizējies, bet es domāju, ka beigās viss bija labi. Bet kurš tieši jums no šova elementiem vairāk patika? Ledīgāk, tur Celine Diona vai kas cits? Patiesībā sakot, patika pats sākums. Man patīk tieši tas sākums, tas vieglais franču šarms tieši tajā brīdī, kad sāka ierasties pirmās laivas ar akordeonistu. Un tad jau tas tā aizgāja. Protams, arī bija viens otrs cits elements. Jāsaka gan, ka tajās tribīnēs, kur mēs bijām, mums faktiski lielā mērā bija gandrīz vai tas pats, kā sēdēt pie televizora un skatīties, jo visi tie elementi bija redzami uz ekrāniem no tās tribīnes, kurā bija nosēdināti valstu vadītāji. Tur faktiski gandrīz neko nevarēja redzēt, tikai pašas beigas, jau sportistu ierašanos, karoga pacelšana un tādas lietas. Olimpiskās spēles vēsturiski bijuši, var teikt, tāds kā miera simbols, apvieno dažādu nāciju sportistus vai arī valstu vadītājus šāds sporta forums, var teikt, apvieno? Viena lieta, kas mums pilnīgi noteikti apvienoja, bija tas lietas, jo visi tinās celofāni tajās izsniegtajās, tajos lietus mēteļos, visi drebinājās, bet, kas arī, protams, ir interesanti brīdī, kad peld garām tava komanda, tad visi cēlās māja, kam televizoram. Bija mazliet tā ironisks, mazliet smieklīgi, bet savā ziņā es pat teiktu, varbūt šis ir tas retais pasākums, un es esmu bijis daudzos, kur faktiski neviens par politiskām aktualitātēm gandrīz nerunāja. Vismaz cik man izdevās diezgan daudz parunāties ar kolēģiem. Tomēr vairāk dominēja, cik daudz sportisti ir jūsu komandā, uz ko cerat medaļu ziņā, kas ir tie varbūt panākumi, kādi ir plānoti. Varbūt arī kaut kur, protams, citi runāja, bet tas, kas man liekas arī Francijai izdevās, ka pirms Olimpisko spēļu sākuma bija īpašs sporta samits. Tas notika Luvrā, tas notika ceturtdienas vakarā. Tur varbūt tiešām vairāk runāja par to, kā sportu, sevišķi augsto panākumu sportu no tāda elitāra pasākuma vairāk tomēr pavērst, lai tas kļūtu par plašāk pieejamu cilvēkiem, bērniem, kā lielā mērā daudzas sarunas bija arī, kā dabūt bērnus varbūt ārā no telefoniem vairāk tādā sporta fizisko aktivitāšu virzienā. Vai tas mums izdosies? Varbūt kopā izdosies.
Bet, ja sporta tēmas, kas tad bija jūsu trumps, var teikt, tā ir Latvijas komandai, ko varējāt pasniegt, kad mums ir 3-3 zelta medaļnieki? 3x3. Joprojām gribās cerēt arī uz mūsu meitenēm pludmales volejbolā, joprojām gribās cerēt jau par katru. Ja es tagad sākšu visus izcelt, nebūs godīgi pret kādu citu. Protams, arī mēs esam šeit šobrīd ceram un gaidām Aļonas Ostapenko spēle, kur jau ir pārcelta, tā kā daudz ko nosaka laikapstākļi, bet jā, faktiski šķiet, ka 3x3 ir tas, kur arī no iepriekšējām olimpiskām spēlēm viens otrs atcerās. Un kurš jums personīgi tīkamākais sporta veids, skatoties sociālajos medijos, jūs diezgan daudz ar riteni braukājat? Atstāsim to labāk neatbildēt. Personīgi, teiksim, man vairāk tiešām patīk braukāt ar riteni, bet es ar lielāko interesi sekoju līdzi gan basketbolistiem, gan tenisistiem. Ziemas olimpiskajās spēlēs, protams, arī ir hokejisti. Es neesmu nekādā veidā, teiksim, savādāks vai īpašāks par lielāko daļu mūsu pašu Latvijas iedzīvotāju. Viss tas pats jau vien ir. Lai skan Gunāra Meijera dziesma Sarauja Latvija, bet šoreiz mūsu Japāņa drauga Masaki Nakagawa izpildījumā. Liktenīs, tu manā cerībā, tu visums bezkalīgs un tālums neprātīgs. Es tevī gribu ņemt, es tevīm zogos klāt, jo tu mans galā punkts, jo tu mans liktenīs. Un šai liktenī ir manā cerībā, tur visums bezkalīgs, tur prieks neprātīgs. Cerībā bijusi uzvara mūsu Sarauja Latvijā. Cerībā bijusi uzvara mūsu Sarauja Latvijā. Šai liktenī ir miers, tas bezbailīgais miers, tas vienprātīgais miers, tas miers bezbailīgs, tas miers neprātīgs, jo tas ir galā punkts, tas ir mans liktenīs. Un šai liktenī ir manā cerībā, tur visums bezgalīgs un prieks neprātīgs. Cerībā bijusi uzvara mūsu Sarauja Latvijā. Cerībā bijusi uzvara mūsu Sarauja Latvijā. Sarauja Latvijā. Cerībā bijusi uzvara mūsu Sarauja Latvijā. Uzvara mūsu Sarauja Latvijā. Uzvara mūsu Sarauja Latvijā. Un tagad klausīsimies mūsu korespondentes Anikas Bendikas iknedēļas programmu. Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šovakar es jums stāstīšu par Dzintaru Sodumu. Dzintars Sodums, latviešu rakstnieks, dzejnieks un tulkotājs, dzimis 13. martā
1922. gadā Rīgā. Sodums pabeidza Rīgas pilsētas pirmo ģimnāziju. No 1942. gada līdz 43. gadam ziemā viņš studēja Latvijas Universitātes humanitārās fakultātes ievada kursa priekšmetus. 1943. gada aprīlī sodumu iesauca Latviešu leģionā un nosūtīja uz Volehovas fronti, kur viņš strādāja par kara ziņotāju. 18 mēnešus Sodums bija kara žurnālists un rakstīja laikrakstam Tēvija. 1944. gada oktobrī Rīgā Sodums dezertēja. Ziemu nelegālā stāvoklī pavadīja Kurzemē un 1945. gada 17. maijā ar laivu nokļuva Gotlandē. Zviedrijā vasaru nostrādājis kā laukstrādnieks. Sodums pārcēlās uz Stokholmu, kur strādāja kā mašīnburtlicis un korektors. 1963. gadā viņš izceļoja uz Bostonu, ASV, kur no 1963. gada decembra līdz 1973. gadam strādājis par burtlici un korektoru. Izglītību viņš papildināja Amerikas tipogrāfijas arotbiedrības skolā Kolorādo. Pēc savas dzīves biedres Skaidrītes nāves Sodums 2006. gadā pārcēlās uz Latviju un dzīvoja rakstnieces un viņa daļrades popularizētājas Noras Ikstenes mājās Ikšķilē. Dzintars Sodums miris 2008. gada 18. maijā, apbedīts Ikšķeles kapos. 2013. gadā Ikšķeles novads nodibināja Dzintara Sodumu balvu, kuru ik gadu maijā piešķir par novatorisku sniegumu latviešu literatūrā. Dzintars Sodums ir rakstījis romānus kā Jauni trimdā 1997. gadā, Savai valstī audzināts 93. gadā, Blēžu romāns 2002. gadā un Viņpusē 2008. gadā. Viņam arī ir rakstīti vairāki stāsti, kā Lāčplēsis trimdā, Varoņu konference, Ezis akā, Ostā, Notikumi dzīvokļu priekšpilsētās otrā stāvā un TV vienādojums un citi. Dzintars Sodums ir viena no latviešu kultūras izcilībām. Vairāk nekā 60 gadus dzīvodams trimdā, Zviedrijā un ASV, viņš savu dzīvi veltījis latviešu valodas un literatūras saglabāšanai un novatorisma attīstīšanai. Īpaša dāvana latviešu valodai bijusi Soduma tulkojums īru rakstnieka Džeimsa Džoisa pasaules literatūras modernisma meistardarbam Ulis, kam tulkotājs veltījis visu mūžu. Tādējādi latviešu kultūrai pavērts pasaules kultūras konteksts, uzskata Dzintara Soduma balvas organizatori. Viņi norāda, ka Sodumu uzticību latviešu valodai un novatorisms kalpos par piemēru un iedvesmu daudzām latviešu literatūras paudzēm. Tagad noklausīsimies 2 fragmentus no literatūras raidījuma. Pirmā fragmentā rakstniece Nora Ikstena stāsta par Dzintaru Sodumu un tad lasa daļu no savas grāmatas Vīrs zilajā lietus meitelītī. Rakstot šo daļiņu, viņa iedvesmojās no Dzintara Soduma. Vispār Nora Ikstena, kura ir ļoti slavena ar savu grāmatu Mātes piens, rakstīja savā grāmatā runādamies: runāt skaidru valodu man mācīja Dzintars Sodums.
Bet Dzintars Sodums nodzīvoja lielāko savu mūžu daļu, tad 65 gadus viņš nodzīvoja Amerikā. Viņš nodzīvoja arī Zviedrijā, un tad viņš nolēma no Zviedrijas pārcelties uz Ameriku. Jā. Kā viņš tur jutās, jo viņa visa dzīve bija valoda, viņa visa dzīve bija Latvija. Es lasīju viņa romānu Savai valstī audzināts, un liekas, viņš tik skaisti runā par Latviju, par to piederību. Kā viņš jutās tur? Viņš vienkārši dzīvoja savu ikdienas dzīvi. Un viņš teica, ka pastāv divi jēdzieni - ikdiena un izcilība. Viņš teica, ka jādzīvo sava ikdiena un jāraksta. Un kāpēc viņš pārcēlās uz Latviju 2006. gadā? Un tā bija tiešām reāla dēka. Mēs kopā ar Gundagu Blumbergu un Andru Ceriņu viņu pārcēlām kopā ar viņa arhīvu atpakaļ uz Latviju uz manām mājām. Es domāju, ka pragmātiski iemeslu dēļ, jo viņš zināja, ka viņš nevar vairs tikt ar sevi galā, ka viņš tur vairs nevar rakstīt, ka viņa arhīvs aizies bojā, bet tad, kad viņš nokāpa uz Latvijas zemes, viņš teica, man dzīve ir vairāk biogrāfija. Nē, pasaka nekā biogrāfija. Bet viņš nebija bijis Latvijā 65 gadus. Un bija priecīgs, ka viņš ir atpakaļ. Kā viņš teica, ir jauki pamosties un no rīta dzirdēt latviešu valodu. Caur drošības zonu meitiņa Tebi stumi ratelos. Drošībnieks nokomandēja novilkt Tebes kurpes. Vienīgās, kas vēl līda pietilkušajās kājās. Nebija iespējams veikalos sameklēt tādas, kas derētu. Tebes prātam nav izmēra, un viņa vecajām kājām arī nav izmēra. Drošībnieks pārsteigts aplūko Tebes kurpes. Tebe viņam saka, I will get the new ones in my homeland. Man būs jaunas kurpes dzimtenē. Drošībnieks sejā ierakstīts aizvainojums vecās kurpēs no Ņujorkas. Gaitenī uz lidmašīnu Tebe pēkšņi apraudas. Meitiņa apstājas, lai iedot viņam papīra salveti. Tebe saņem viņas roku un saka, mana dzīve vairāk ir pasaka nekā biogrāfija. Lidmašīnā apkalpojušais personāls runā lauzītā angļu un krievu valodā. Austrumu kompānijas tiešais reiss uz dzimteni. Tebi un meitiņu pārpratumu pēc novieto biznesa klasē. Tur ir gandrīz tukšs, un austrumu plašā sirds iesilst pret šo aizkustinošo pāri. Vecais Tebe pietilkušās kājās. Vismaz varēs izstiept, krēsls ir plats un ērts, un toaleti turpat tūmā. Tā tiešām ir pasaka. Stjuarta vēl pirms pacelšanās atnes Tebēm apelsīnu sulu un meitiņai saka, Vipei dušička, принесу еще какую тебя милый дедушка. Ko viņa teica, vaicā Tebe? Iedzer sirsniņu, atnesīšu vēl, kāds tev mīļš vecētiņš. Saki viņai, ja būtu jaunāks, būtu mēģinājis tevi precēt. Tumsnējais biznesmenis, kuram lidojuma laikā līdz ar viskiju tiek arī Stjuartas masāžu kaklam uz pleciem, līdzjūtīgi aplūko Tebi un meitiņu. Viņam droši vien šķiet, ka viņa dzīve ir pasaka. Tebi pamostas, kad lidmašīnas riteņi pieskaras zemei. Caur kļavu gatvi, liepziedu vārtiem, caur višu pūļiem, kas elpo un san, caur dienas vidu, baltu zošu pulkiem, tu nāksi pretīm man. Tad būs tā vasara klātu, kam dziedāju slavēdams dziesmas, dubļiem piemircis pats, sala un svešuma pilns, smejot tu zemenēm sārtām, smulētu muti sniedz pretī, mīļā seju ir daudz, vienai tik mute kā tev. Un tas ir par Latviju un meža zemenēm. Un tagad mans brālēns Alberts jums noskaitīs 2 Dzintara Soduma dzejoļus. Pie balta dārza galda zens rītā sēdēja, tam rokas klēpī dusēja un saule virsū spīdēja. Par galvu noliekto tam ķirši karājas, uz galvas noliektās tam saule rotājas. Spīd un neatstājas, kāds dienas iekvēliens, vēl pēdējais nomiedziens atritinājās. Ilgas pēc spodrām krāsām. Guļ zaļā alksnienē, vienredze zila govs, un gramo pienenes un slavē vasaru. Ar smaržu tvanīgu no pakšķa sveķi līst,
un lāsi skanīgu uz dārza lapas krīt. Es gaidu vasaru ar tveici dienvidos, kad lapas aizsnaužas un dīķī meldri vīst. Es gaidu, pacieties, kad nāks, vēl pacieties, vai drīz jau pacieties, cik ilgi nāks un ies. Tagad skanēs Griezes dziesma ar Dzintara Soduma vārdiem. Komponists Raimunds Tiguls, dzied State Choir Latvija.
Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību visiem mūsu klausītājiem un atbalstītājiem. Šonedēļ īpaša pateicība Guntim un Guntai Kiršteiniem un Modrim un Vallijai Galeniekiem par dāsnajiem ziedojumiem. Diemžēl mums arī jāziņo, ka mūsu Čikāgas Latviešu radio raidījumiem iet grūti. Līdzīgi kā citas organizācijas, arī raidījumu klausītāju saime sarūk. Vairāki mūsu dāsnākie ziedotāji ir aizgājuši mūžībā. Pagājušā gada budžetā bija $1910 iztrūkums. Ja neesat vēl šogad ziedojuši, ja vēlaties atsūtīt papildus ziedojumu, mēs būtu ļoti pateicīgi to saņemt. Čekus var rakstīt uz Latvian Broadcasting vārda un sūtīt uz 1008 Hastings Street, Park Ridge, Illinois 60068. Ir ļoti iespējams, ka mums būs jāpāriet uz pusstundas raidījumu. Šo lūdza ziņot mūsu radio raidījumu komitejas priekšniece Vallija Galenieks. Paldies jau iepriekš par jebkādu atbalstu. Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Šorīt, 29. jūlijā, vētra un lietavas plosīja Latvijas centrālo daļu un arī citas valstis ap tās. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu. Visi kopā esam pārdzīvojuši trauksmainu diennakti. Sasniegti jauni nokrišņu rekordi, spēcīgais lietus ir beidzies, taču aizvien vairākos valsts rajonos jārēķinās ar iespējamiem nokrišņiem. Daudz vietā aizvien spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Savukārt Zemgalē un Vidzemē izsludināts oranžais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu teritoriju aplūšanu. Postījumi vēl tiek apkopoti. Sākotnējā informācija liecina, ka galvenokārt lūzuši koki un aplūduši īpašumi, bet 2 cilvēki nonākuši slimnīcā. Aizvien nav atjaunot elektroapgāde vairāk nekā 20 000 klientu, kavējas sabiedriskais transports vai tas nekursē, atsevišķi ceļu posmi slēgti un zemnieki drūmām sejām vēras uz nopostītajiem labības laukiem. Premjera rīt sasaukusi krīzes vadības padomes sēdi, kurā plānots lemt par valsts atbalstu postījumu seku novēršanai. Vētra un stiprais lietus lielākos postījumus nodarīja valsts vidienē, daudz viet turpinās postījumu novēršanas darbi un vētrai pa pēdām jāaizvadītajā naktī debās kolēģis Krišs Kairas. Ir 3:00 naktī, šobrīd esam Jelgavā. Lai gan šeit pilsētas centrā ir elektrība, ieslēgtas arī laternas, daudz viet braucot no Rīgas puses izslēgt arī luksaforu, laternās elektrības nav, bet šeit, kā redzam, bez gumijas zābakiem faktiski iziet vienkārši nav iespējams. Daļa Jelgavas ielu aplūdušas tik ļoti, ka pat tām labāk nepārvietoties pat ar auto. Tās naktī uz ielām rada nelielu haosu,
Atsevišķiem šoferiem risinājums meklējot arī ar noteikumu pārkāpšanu, piemēram, braucot pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu. Vienlaikus nakts laikā pienāk informācija, ka lietus un vētra pieņems spēkā arī citviet. Čaļi plosās, jau 3. koks. Austot saulei, postījumu atklājas arvien vairāk. Jūrmalā rīta pusē jārēķinās ar lielām peļķēm. Lai izbrauktu šo jaunizveidoto ezeru, autovadītāju stratēģijas ir dažādas. Cits brauc lēnām, taustās, cits dod gāzi grīdā, labāk ātrāk ārā. Tomēr lielāko postežu pilsētai nesis vējš. Posmā no Dubultiem līdz Kauguriem paveras šaušalīga aina. Visur sabiruši koki, daži stāv draudīgi ieliekušies, it kā gaidot savu kārtu krist. Turklāt tie rada biedējošu skaņu. Atsevišķi ceļu posmi pilsētā rīta pusē ir bloķēti sakritušo koku dēļ. Roku to atbrīvošanā pieliek kā ugunsdzēsēji, kas saņem nepārtrauktus jaunus izsaukumus, gan arī vietējie iedzīvotāji. Jūrmalniece Dace atceras, ka pēdējo reizi šādu vētru pilsēta piedzīvojusi pirms vairāk nekā pusgadsimta. Šeit es dzimusi un augusi un dzīvoju šajā pilsētā, un es atceros vētru 69. gadā, laikam, kad es biju maza meitene un man bija grūti aiziet uz jūru. Bet es atceros, ka šī vieta patiesībā ir postīta vienmēr. Un tagad tie vēji te ieķerās, ir mums tādas vietas pilsētā. Jaunķemeros šeit Kauguros, tur arī mazliet tālāk uz priekšu. Pēc Jūrmālas pašvaldības policijas teiktā visvairāk cietuši tieši Kauguri, Jaunķemeri, Sloka, Vaivari, Asari un Melluži. Tur koki sagāzušies ne tikai uz ceļiem, bet arī uz mājām, gan privātajām, gan dzīvokļu. Zem kritušajiem kokiem arī virkne automašīnu. Nakti nebija gulēts dabīgi, kad visu laiku trokšņi visādi bija. Tas koks pats pēdējais bija, kas uzkrita uz mājas. Sākumā viss no tās puses vairāk krita. Pēdējais arī viens, kas iekrita iekšā sētā, tur tālāk uz mašīnām un jumtam arī tika. Cerība, ka apdrošināšana varēs palīdzēt šī lietā, kā teikt, tikt galā ar šito visu, jo postījumi jau ir pamatīgi, jāsaka. Tāda vētra nav pieredzēta vēl līdz šim. Tālāk arī visiem kaimiņiem ļoti daudziem. Tā māja ir vēl uz priekšu mājas visām mājām. Gandrīz katrā sētā ir kāda koka vai uz šķūņa vai uz mājas virsū. Tā ka ne man vienīgajam, tālāk tur arī cilvēkiem tāpatās ir nepaveicies. Pilsētas pašvaldība pagaidām vēl tikai aplēš vētras radītos zaudējumus un tikai pēc tam sāks domāt, vai konkrētiem cilvēkiem nepieciešams arī kompensācijas. Krišs Kairs, Mārks Jurgensons, Latvijas televīzija. Un šī vētra Latvijā izvadīta bez cilvēku upuriem, taču krītoši koku zāri smagi traumējuši 2 gājējus un viņi nogādāti slimnīcā. Abiem mediķi konstatējuši kaulu lūzumus. Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klinikā šodien ievesti 2 pacienti, kas guva smagas traumas no krītošiem kokiem. Viena paciente ir 44 gadus veca sieviete ar vairāku skriemeļu lūzumiem, otrs ir 62 gadus vecs vīrietis ar rību lūzumiem, lāpstiņas, augšstilbu un skriemeļu lūzumiem. Sieviete ārstējas nodaļā, bet vīrietis intensīvās terapijas klīnikā. Abi cietušie tika traumēti, kad gāja pa ielu, un rakus mediķi aicina būt piesardzīgiem. Arī pēc vētras nolausties zāri vai ēku fragmenti var krist un savainot cilvēkus. Stiprais un ilgais lietus bija pārbaudījums arī Latvijas galvaspilsētai. Rīgu aizvadītajā diennaktī skāris vēsturiski lielākais nokrišņu daudzums. Kanalizācijas un lietus ūdens novades sistēmas ne visur galvaspilsētā tika galā. Daugavā ūdens līmenis gan cēlās mēreni, kas ļāva izvairīties no cilvēku masveida evakuācijas. Vairāk ziņo Tāna Strate. Pēc lietainas nakts ielas galvaspilsētā šorīt ir tā aplūdušas, ka ne visi autovadītāji tiek līdz saviem galamērķiem. Daļu auto nākas stumt vai vilkt nost no brauktuvēm. Tik daudz Rīgā vienā diennaktī vēl nav lijis. Vietām ūdens līmenis ir tik augsts, ka automašīnām aizskalo numura zīmes. Konkrēti šajā Rīgas ielā ūdens ir man līdz ceļiem un automašīnas droši vien pat, ja gribētu, tā kārtīgi no šejienes nevarētu izkustēties.
Pārgalvīgākie Pārdaugavas autobraucēji gan to mēģina darīt. Ir tādi, kas padodas, un arī tādi, kam sanāk. Rīt sapratu, ka jau tā šakas iet tik daudz, ka jau liekas, ka pa durvīm ies iekšā ūdens. Tā kā, ka brauc garām, tad jau tā kā varētu jau iekšā mašīnā iet. Par rītu bija viens tā diezgan ātri izbrauc un stāvēja pēc tam, jo hidrotriecienu nav grūti dabūt šitādās peļķēs. Kādi ir ceļi Rīgā? Varat pabraukt? Šausmas, jā. Šausmas? Jā. Bet kur jūs braucāt? Uz CSDD, jaunu numuru. Līdz bez mitas, ne tikai kādā konkrētā galvaspilsētas mikrorajonā, bet gan visā pilsētā. Ganību dambis ne visiem ir izbraucams. Rīgas atbildīgo dienestu tālruņi šodien patiešām ir karsti un iespēja robežās tiek sūtītas brigādes, lai savāktu ūdeni no ceļiem. Bet gadās arī tā, ka autovadītāji vienkārši paliek ceļa vidū, piemēram, tur tā zilā automašīna tālāk ir atstāta ar avārijas gaismām, bet autovadītāji iekšā nemaz nav. Arī šeit peļķēs un ceļa malās zaudētas vairākas auto numura zīmes. Tie, kas var, ir palikuši mājās, bet daļa darbinieku, kas mājās nepalika, tomēr tiek raidīti prom agrā pēcpusdienā. Iemesls - lietus. Es mājās braucu, mums griezti iebruka un nevaram elektrību lietot darbā. Darbā iebruk griezti un elektrību? Jā, mums pēdējais stāvs ir un ūdens tek iekšā telpās. Tā, ka visus palaida mājās? Visus nē, kas vēl var bez elektrības kaut ko strādāt, strādā bez elektrības. Un es vienkārši tad rītā labāk, ilgāk pastrādāšu un neriskēšu, jo tas viss aparatūra maksā naudu. Vēl citā ēkā no loga izvilkta šļūtene, aplūdināti pagrabi. Tepat netālu darbinieki pusdienu pauzē šodien dodas šādi. Vispirms novelkot apavus. Iekšā jau sauss, ārā slapš, atpeldēt uz darbu atpeldēju. Kā jūs tikāt pati uz darbu? Ar auto. Man likās, man sanāk ērtāk atbraukt ar auto, nekā braukt ar diviem transportiem, nezinot, vai viņi tiks līdz šejienai vai nē. Par laimi satiksme netika kritiski paralizēta. Kanalizācijas sistēmām pārplūstot un lietumu nerimstot, jauni nokrišņi radīja nelielus plūdus, jo ūdenim vienkārši nebija, kur aiztecēt prom. Darbojās vairākas ūdens sūknēšanas brigādes, kas strādājušas pārslodzes režīmā. Ir kaut kādas, protams, lokālas vietas, kur mēs jau arī zinām, kur pat nav izbūvēta lietas ūdens kanalizācija. Ja tā situācija būtu lokāla, tad var aizbraukt, atsūknēt, aizvest to ūdeni turpat netālu, kur nav tā problēma, un palaist lietas ūdens kanalizācijā. Bet šobrīd tur arī pilns ir, tad jāved kaut kur tālu prom, un skaidrs, ka tāda milzīgas peļķes ar automucām, tas kaut ko risina, bet tas nevar atrisināt tā problēma krietni lielāka. Viena no šādām vietām ir pieminētajā Ganību dambī. Lietavas kāpinājušas arī ūdens līmeni Daugavā, bet mēreni. Tas galvaspilsētai nebija tas lielākais apdraudējums, vairāk tiešām bija bažas par to, ka šis lielais nokrišņu daudzums urbānajās teritorijās, tātad kāda ir mūsu pilsēta, ka šeit ir tās zemākās ielu rajoni, pagalmi, laukumi un tam līdzīgas vietas. Te, kur ūdens nespēja noticēt, tad te krājas un tad aplūst kaut kādas ēkas, īpašumi, ielas. Izdevies izvairīties no masveida cilvēku evakuācijas. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija. Vētras un Lietuvu nestie postījumi bijuši lieli, bet vai šāda stihija patiesi Latvijā iepriekš nav pieredzēta? To gatavs stāstīt kolēģis Toms Bricis, kurš man ir pievienojies studijā. Toms, sveiks! Labvakar! Kā tad ir? Vai tiešām varam teikt, ka šī vētra ir neraksturīga un Latvijā kas nebijis, vai tomēr kaut kas līdzīgs ir iepriekš arī piedzīvots? Nav Latvijai raksturīgs vasaras vidū šāds virpulis. Vakar mēs stāvējām šeit pie kartes. Tā bija modelēta situācija, kā virzīsies nokrišņi. Šis ir satelīta attēls, kā mākoņi patiešām virpuļu veidā kustējās virs Latvijas. Ja mēs runājam par vēju, tad tāda vētra Latvijā pavisam noteikti ir bijusi, jo stiprākās vēja brāzmas bija 27 m/sekundē Rīgā. Jūrmalā izskatās, ka vējš ir bijis spēcīgāks 30, mazliet virs 30 m/sekundē. Tik stipras vētras Latvijā ir bijušas, bet šī varētu būt viena no spēcīgākajām vai visspēcīgākā ciklona vētra vasarā. Un tādēļ postījumi ir tik lieli, jo koki lapot lūst daudz ātrāk. Bet kur ir rekordi, tie ir nokrišņi. Un iemesls arī ir vasara, jo liels gaisa mitrums, kas šādam ciklonam ļāva ražot lietus mākoņus
ļoti intensīvi. Šeit mēs redzam, kopš 1945. gada, tātad pēdējos 80 gados, tās reizes, kad divās diennaktīs nokrišņu daudzums ir bijis lielākais. Un rekords līdz šim piederēja Ventspilī 1973. gadā ar 76 mm. Kalnciems Jelgavas novadā šoreiz sakrāja 193 mm. Turklāt pēc 9 no rīta meteostacijā bija tehniski traucējumi un nav saņemti dati par pēdējām stundām Lietuvu. Tā ka tur varētu būt vēl mazliet vairāk. Dati noteikti ir fiksēti, bet vēl nav pienākuši. Un, ja mēs raugāmies uz Rīgu, tad situācija līdzīga. Kopš 45. gadu pēc gada analizējot, mēs redzam, ka vislietainākais 86. gads, arī vasaras vidus 12. 13. jūlijas 86 mm, šoreiz 118 mm. Un, ja Kalnciemā mēs runājam par aptuveni tuvu trešdaļai no gada normas, kas ir 2 dienās nolijusi, tad Rīgā tā ir pusotra mēneša klimatiskā norma, kas vienalga ir ārprātīgs rezultāts. Un skatoties uz to datu rindu, pilnīgi pārliecinoši var teikt, ka Latvijā diezin vai dzīvo kāds cilvēks, kas ir pieredzējis, ka Rīgā līst tik daudz. Bet mums ir labākais, ka ir pieredze. Mēs beidzot zinām, kas notiek Rīgā, kad ir 100 mm nokrišņu. Stihija ir paliela, bet nav absolūti plūdi. Tā ir labā ziņa, ka kaut cik Rīga tomēr spēja noturēties un nenoslīgt. Un, lai arī Rīgā Lietuvas ir mitējušās darbu vēl daudz, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpina doties uz izsaukumiem. To šodien ir rekord daudz. Kopumā ir saņemti vairāk nekā 1200 izsaukumu glābējiem, un lielākā daļa no tiem Rīgā, Jūrmalā un Rīgas reģionā. Turēsim visu Latviju, visus Latvijas iedzīvotājus mūsu domās un aizlūgšanās, kamēr viņi pārdzīvo šo lielo vētru un tās sekas. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo vakaru ar mums. Ar labvakaru!